Aldis Valters, nesen spēlētājs, vēl pavisam nesen, sen jau spēlētājs, vēl pavisam nesen galvenais treneris, tagad VF Rīga viceprezidents basketbola jautājumos. Kristaps Janičēnoks VF sastāvā, tas bija jau tāds no laika gala domāt iecer vai apstākļu sakritība? Es teikšu tā, es kaut kad varu nopublicēt to sarakstu, kas man ir, kādu es biju gatavojis sezonas beigās. Tas ir aprīlis, tad, kad es aizgāju no trenera amata, es jau sāku gatavoties nākšajai sezonai. Principā tur Kristaps bija ielikts arī kā viens no kandidātiem manā modelī. Tā kā, godīgi sakot, viss bija atkarīgs no viņa attiecībām Venēcijā. Tā kā viss sagāja kopā, un arī viss tas tirgus, viņš nokritās, tā bija iespēja tikt pie klāt. Tu pats izteicies, ka Janičēnoks plus Kurtinājs, plus vēl Baltkrievu centrs Parašausks ir tad 3 ļoti veiksmīgi darījumi. Varētu teikt, ka VFam sāk veikties. Tu zini, ka vienmēr stipram veicās, es vienmēr to teicu, bet stipram veicās tad, ja tu baigi ļoti rūpīgi strādā un smagi, tad veicās. Bet ja tu, teiksim, tā vispārēji, tad droši vien tā veiksme ir mazāk. Parunāsim vairāk par Janičēnoku līgumu. Viņš ir kāda līguma termiņu uz vienu sezonu? 1 gads. Vai tur ir izpirkuma nauda kaut kāda? Nekas nav, tāpēc, ka vienu iemeslu pēc es neredzu iespēju, ka viņš sezonas laikā sāks baigi spēlēt, viņa kā būs kāda interese par viņu. Es domāju, ka pieklājīgi vispār spēlētājiem es iesaku arī pats to darīt, ja spēlē sezonu, nevis vienīgi kaut kādas problēmas ar treneriem vai kaut kas, bet tā viņam jāspēlē tā sezonu. Jā, starp citu arī pats Kristaps teica, ka viņš negribēja, lai kāda izpirkuma maksa parādās, jo tas viņam tikai traucē spēlēt. Vēlreiz par Janičēnoku, viņš ir kluba dārgākais spēlētājs? Plus mīnus varētu būt, jo viena ir slēgta dolāros un viņš ir slēgts eiro. Sakot, man jāsāk rēķināt. Nesaka precīzi, cik virs 10 000 vai zem 10 000 mēnesī? Virs. Krietni virs? Višķīgi. Tiešām labs darījums. Tātad tagad palicis pabeigt vienu pozīciju pabeigt. Tas saspēles vadītājiem pastāst, kāds plāns. Tu sākumā teici, ka vispirms atradīsiet Latviju, un tad piemeklēsim pretēju leģionāru. Mums bija, kad 3 NBA noslēdz līgumus, vienam ar sirds slikti palika. Tas viss, kas bija plānos, ko mēs cīnījāmies visu vasaru. Mums bija kaut kādi kopā 7-10 kandidāti, bet tā arī mēs neesam tikuši pie tiem. Ļoti tuvu darījums bija Dysona, ļoti tuvs, bet vienā naktī kaut kas viss izmainījās. Es nezinu, kas viņu bija pastrādājis, kad viņš jau bija mieri, jo mēs pārnājām jau līguma noteikumus. Vienā naktī, nākšā dienā, viņš viss sākt ar Oklahoma City. Jo tur esot aģentiem tāda viena interesanta lieta, ka tie aģenti saka tā, ja pirmā gadā tu sāc runāt par Eiropu, tad tas aģents nav vairāk. Tu nevar runāt vispār par Eiropu. Tev jārunā, ka viņš spēlēs NBA un tā. Viņš nedrīkst runāt. Viņš var pazaudēt to aģentu. Viņš var pazaudēt to aģentu, tāpēc viņi jau arī jāstāsta no viņa puses. Bet tur bija tā, mēs to pozīciju, kā saka, norijām, kad viņš aizgāja, bet tāpat paliek iespēja, tas čalis netiks, tad viņš ir iespējas līdz 1. novembrim, vienalga, kurā termiņā pieeja, bet viņš ir vislabākais kandidāts. Tas Dysons, jā? Jā, viņš ir vislabākais, viņš teiksim, tāds tips, stils, kur te neitiem patīk, viņš vispār teica tikai viņu un tā. Tur viņam ir, viņš gan ir, teiksim, profilējis uz NBA draftā, vai kur jūs paskatīsieties, vai draftā trespā, viņam ir 2 pozīcijas. Shooting guards un point guards, bet NBA saka, ka viņam jāspēlē point guards. Viņam ir ļoti līdzīga situācija bija manīm, ka es visu laiku spēlēju shooting guard, VFA un visu, un tad viņi teica, labi, tu turēji spēlēt point guard. Un tā es sāku spēlēt. Viņš ir līdzīga situācija, ka viņš māca visu, bet vienkārši jautājums ir, ka viņš... Tāpēc arī viņš tev patīk, ja viņš līdzīgs tev? Nav, tas nav. Meta 94, 95 augums viņam ir, un tas arī... Miesas būs spēcīgi? Nē, Rimesam patīk pirmie garie. Viņi tā kā bija Čecēsons un tā tālāk. Un mēs vienmēr skatāmies uz to, ka viņš, teiksim, aizsardzībā uz maiņām taisa. Viņam ir zināms taktiskais jāuzstāv 1. numuru. Viņam ir savas prasības, pēc kā mēs ejam. Kas tad vēl ir no tiem saspēlniekiem? Tagad mēs ņemsim kādus uz tryout, varbūt 1, varbūt 2. Un tad gaidīsim, kas notiek. Mums vajag komandu vienkārši var spēlēt, trenēt. Vai saspēles vadītāja pozīcijā parādīsies arī kāds latvietis? Kas būs ar Dairi? Dairis būs noteikti. Daira pozīcija, ja te bija satraukšies pa Kristapu līgumu, kad būs 3-2. Nē, Daira pozīcija būs ļoti vienkārši. BBL un LBL viņš spēlēs, kā viņš spēlēja.
bet VTB un Ulebons spēlēs pa otro pointgārdu. Jo sistēma, kur tur netam ir tāda, ka viņam nav izteikts pointgārds, ka viņam visi tie uzbrukumi iet no malām, un viņš pilnīgi visu, un otrs viņš aizsardzībā divreiz labāk spēlē pēc pointgārdu nekā pret aizsargiem. To mēs varētu arī mazāk zaudējumu būt aizsardzībā, viņš varētu vairāk spēlēt. Tā kā mēs neredzam tādas iespējas, un arī es domāju, pats Dērsaugs. Tad jau sanāk, ka rotēsiet ar sastāvu visās iespējamos turnīros. Savādāks sastāvs nebūs tā, ka būs viena noteikta komanda LBL-am. LBL-ā būs tā, būs... Kā sauksies komanda LBL? VF Rīga vai VF Juniors? Būs LBL-ā būs VF Juniors, kurā būs cits galvenais treneris. Tur, kur Tinēts nejauksies, viņš skatīsies no malas. Tur spēlēs tie pamatā 5-6 juniori, plus kaut kādi mūsu spēlētāji, kas netiks. Tā skaitā Bertāns, iespējams varbūt tāds spēle Bērziņš un tā tālāk. Kāda no savainojuma būs jāatgūst? Jā, kāda būs savainojuma, varbūt tur Jahovičs, kādam kā formā jāiet. Skats, kā ārzemnieki tur nespēlēs, spēlēs tikai latvieši. Un viņš varēs pētīt tos spēlētājus, kas tur auga un neauga. Viņi spēlēs pēc vienotas sistēmas, bet, piemēram, Laksa tur spēlēs ļoti daudz. Šeļakovs... Kas ir Šeļakovs? Kāpēc viņš saka, ka viņam nav līgums ar VF Rīgu? Viņam ir tur labi, viņam tur ir skolotāji? Labi skolotāji, kur grib atkal viņam sagrozīt galvu. Tad kā tad īsti ir? Ir viņam līgums ar VF vai nav? Ir viņam līgums, bet ir katrā līgumā ir kaut kāda vāja punkta maz. Ja? Bet, viņš to līgumu salauzt nevar. Ja mēs visu saistības esam pildījuši, mēs pat viņam esam operācijas taisījuši un vēl visādas zobus taisījuši un likuši. Un tagad, es nezinu, viņa morālā puse, bet šobrīd vienkārši aizceras durvis. Nevar viņš to salauzt, klubam būs jāmaksā. Kādā ziņā jūs rēķināties pagaidām ar Šeļakovu kā jūsu spēlētāju? Ļubovs, teiksim, un Ļubovs būs atpakaļ, jā? Ļoti tuvi Zeidaks arī, ļoti tuvi Zeidaks būs, ka būs. Kristers. Jā, teiksim, ļoti tuvi. Viņš trenējās, viņam arī Itālijas klubi jātiek galā pašā. Ja mēs tiksim tur, mēs esam ļoti interesēti, un treneriem patīk, un vispār viņš ļoti labi strādā. Un arī es domāju, būtu viņiem labs izaicinājums. Notikumi Horvātijā nebiedē? Ko biedē? Mums jau tie cilvēki tur ir daudz, jā. Daudz, bet... Vai Kurtinēts tiks galā ar visiem? Nav problēma. Problēma citur. Problēma viņam būs tik daudz tās iespējas. Viņš kā 3., 4. numurs Kristers būs. Un, ja kāds Bērziņš vai, teiksim, Tailers tur kritīs ārā, piemēram, trauma, vai kas viņš vienmēr būs iekšā sastāvā. Viņš vienmēr ir iespējas 12. Mums būs nosacīti 18 cilvēki, kur vienmēr varēs kāds tik 12. Tas ir tā cīņa, ka viņi vienmēr būs. Mums būs tā, ka nevarēs prognozēt, kas spēlēs. Iznāk tā motivācija spēlētājiem, kuru būs radījis jūs kā klubu sistēmu un galvenais treneris Kurtinēts ar savām sistēmām, piespiedīs spēlētājs nevis domāt par blēņām, bet tieši vairāk trenēties. Tāpēc, ka vienmēr būs, arī atalgojums jaunajiem būs atkarīgs tā, ja viņi spēlēs lielā komandā 10 minūtes, viņam cita alga būs. Ja viņš spēlēs tur, tad cita... Kā Dinamo? Es nezinu, kā ir Dinamo. Tā kā Fokajā plānā būs. Mēs esam izveidojuši iziet no tās, bet mēs gribam arī spēlēt, lai tie jaunie čeļi, tas pats Laksa, Zeidaks, ja būs Kambal, Bertāns, viņi dabūtu maksimāli tur LBL spēlēt, un viņi varētu, būt kā līderi reizē, ja? Ne tikai, bet tai pašā brīdī, es arī Dērim pateicu, viņiem jau jāsāk šodien domāt, lai Sandijs konkurēt. Ja viņš nevar Sandijs konkurēt, tad kāds viņš Latvijas spēlēs nākotnē. Tagad viņiem jau trēniņos, katrā trēniņā jāpierāda viņš labāk. Bet kur te viņš var pierādīt, noslēdzot līgumu uz 30 minūtēm un spēlēt vienkārši to parasto transition basketbolu un punktu? Kas Kurtinētim palīdzēs? Viņš šobrīd ir apmierināts ar Mazuru un Vēlīšu darbu. Es nedomāju, ka pašlaik ir vajadzīgs, bet jautājums ir viņa lauciņā. Ja? Kas ir ar Arturu Šenhofu? Viņš pagājušajā gadā palīdzēja Mazuram. Arturs Šenhofs būs atbildīgs par visu jauniešu basketbolu, visu jauniešu teiksim, skautingu visā Latvijā. Ja? Varbūt arī kādu ārzemju talantu. Varētu teikt, tā kā klubs skauts Latvijā. Jā, skauts, kas vispār dos informāciju par katru spēlētāju, vedīs informāciju un mēs attiecīgi. Ja mums ir kadets sistēma, būs junior sistēma un lielā un vienmēr dos, ko mēs varētu. Mums ir ļoti grūti šobrīd, jo Ventspils gan visi ļoti labi strādā ar tiem jauniešiem. Ja? Pastāst par šo kadetu sistēmu, kas veidojās VF-am, kas plāns spēlēt LBL 2. divīzijā, kur šodien bija sanāksme, cik es saprotu, un tur runāšanas daudz un dikti noteikti būs. Kā VF attīstīs šo sistēmu un kā tas strādās? Redz, mums ir tomēr divi ļoti talantīgi treneri, ko mēs esam, gan Mazurs, gan Jonāns, kuri tad veido šo sistēmu. Ja? Un pamatā būs viņa audzēkļi. Mēs gaidām tos gadus, ka viņi varēs, viņi spēlēs kadetos. Mēs ļoti gaidām, ka viņi varētu iefiltrēties junioros, tad tas juniors pats par sevi būs stapro. Šobrīd mums ir
jāmētājas no viena, jāmāc, kas ir, jo tāpēc, ka to katru jaunieti tagad viss cīnās. Ja? Mēs to junioru praktiski nevaram tā nokompletēt, kā mēs gribētu. Ja? Tā kā mums ir bišķiņi jāmaina laika gaitā, bet ar šo mēs tieši cerību saistam. Tāpēc tur var tie 94 un jaunāk, tie ir tā viņa sfēra, un viņi gan tur ir izlases treneri, gan vēl vārdi, un viņš tik formēts gan no viņu audzēkņiem, gan arī no talantīgākiem apkārt audzēkņiem. Kādreiz Valtera basketbols klubi, teiksim tā sistēma. Jo mēs praktiski varam sākt, jo nekur mums nekas nepieder. Jo mums bija laba it kā sadarbība ar Šenholu, bet viņš tur ir, kā saka, iegājis tajā aģentūrā kopā strādāt ar Lau, ar to, un praktiski tur arī ir... Tur kāds interešu konflikts ir sanāk? Ne tikai interesi, man tas nepatīk tādā ziņā, ka mēs viņu nevaram strādāt, jo visu laiku viņš tur es uzskatām, tīmam te būtu jābūt. Viņš te varētu izaugt par spēlētājiem, paskatīties, uz ko viņš ir spējīgs. Jo viss tā sistēma kādreiz arī man VFA bija, ka es biju mazāks un viss šit, viņam ir jāceļšās jaunam veco izkonkurēt. Ja viņš nevar izkonkurēt, viņš nekad nevarēs tik tālu. Viņam ir jāparāda, ka viņš to var izdarīt. Nevis tā, tad noslēdzam, tad spēlē. Tad pēdējais jautājums. Nebaida atkal skriešana pēc 4 zaķiem? Te nav 4 zaķi. Te ir tikai 2 zaķi mums. Praktiski 3 zaķi, jo es domāju, ka ļoti grūti būs VTB kaut ko sasniegt. Kurpināts jau saka, ka viņš ir gatavs to darīt. Skaidrs, ka mums tā izloz bišķiņi tā, bet katrā gadījumā Ulebā arī tas pats, kā būs atkarīgs, kā būs pirmā izloze. Varbūt gadīties 4 drausmīgas, 3 drausmīgas komandas var gadīties, ka varam tikt nākošajā raundā. Viņš jau stāda mērķi. Zaties pa BBL, tas līmenis tur ir vājāks. Tur, es domāju, tikt uzreiz play-offos un iet tālāk. Ja tālāk būs, es domāju, ka viņš stādīs mērķi tikt finālā, varbūt pat uzvarēt BBL. Jā, teiksim. Bet Latvijā nospēlēsim regulāro čempionātu jauniešiem, tad skatīsimies. Tā kā nekas jau nenotiek. Valdi, beigās ļauj tev pasakt 3 lietas vai pat vairāk, kāpēc skatītājiem jānāk nākamgad skatīties VF spēles? Tāpēc, ka tas ir kaut kas jauns, tāpēc, ka sacensības ir ļoti augsts. Teiksim, varētu sākt tā, ka vispirms tas, kad ir labi latviešu spēlētāji, vienmēr ir vajadzīgi labi latviešu spēlētāji. Ir ļoti labi ārzem spēlētāji, ir ļoti labs treneris, ja? Un ir sacensības, kurām mēs varam sasniegt augstu, un bez skatītājiem mēs to nevaram sasniegt. Super, Valdi, paldies, lai veicās nākamajā jaunajā sezonā VF Rīgai.